Labi, mīļie kolēģi. Vai visi jautājumi ir izsūtīti? Labi, tad tā kā uzaicināto mums nav, tad ķersimies pēc kārtas pie darba kārtības. Sapūšana vaigos, dažu stundu izturību. Nu tad pirmais. Tā, kurš ziņot? Kurš ziņot? Andra, ja? Sagatavot jaunu saistošiem noteikumu par nomas maksas apmēru noteikšanu pašvaldībai piederošiem piekrītošiem neapbūvētiem zemes gabaliem. Darba gaitā secinājām, ka ir nepieciešamas izmaiņas. Būtiskākās izmaiņas ir par zemes gabaliem, kas ir no 0,5 līdz 2,5 nedaudz vecāka nomas maksas, apmēram par 2 eiro. Tad ir iekļautas vēl rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes, kuras pašvaldība var iznomāt. Un ir paaugstināta nomas maksa, kā izsolēs nodrošinājumiem pašvaldības piederošiem zemes gabaliem. Labi, vai ziņotājiem ir kāds jautājums? Nav. Ir. Par cik tas bija paaugstinātā? Mums ir tagad 5%, tā mums nenokapitālās vērtības. Labi, vēl ir jautājumi, mīļie kolēģi? Nav. Tad liekam uz balsošanu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais par īpašumu reģistrēšanu zemes grāmatā. Vai tur viss ir uzrakstīts vai vajag īsu ziņojumu? Viss ir uzrakstīts. Labi, tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Trešais par atvieglojumu piešķiršanu. Likuma vārdā tur neko nav līdzi. Likuma vārdā. Esam izlasījuši? Jā, komiteja. Kā tur bija tu atturēšanos kādreiz, ka kāds, ja tu var ir ķerts, tad nepiedalās. Nu, pieminēt. Ir kādam mums tur jāturās, vai nevis jāturās, bet nepiedalās? Varam pierakt. Nu jau līdzīgi kā komiteja. Labi, pārējie varam balsot? Jā. Nu, tā balsojam. Vienbalsīgi izņemot to jautājumu, ja? Kur pieminēt. Tā, par zemes izmantošanu. 4. Vajag ziņojumu, jo tur viss ir skaidri uzrakstīts. Pašvaldībai piederot zemes gabalu Bārtas pagatā. Ar attiecīgo numuru. Komiteja aicina balsot. Labi. Kas par? Vienbalsīgi. Par zemes nomu. Visi skaidri uzrakstīts. Jā, komitejā Jautājumi nav. Balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 6. Izsoles apstiprināšana. 2 varianti jau tik ir, kā projektā vai kādam ir savs projekts. Kā projektā, kas par? Vienbalsīgi. 7. rezultāti. Nu, līdzīgi? Beidzot. Bez rezultātu? Beidzot. Apstiprināt. Nu, ir pircēji. Ir. Jā, labi. Ko naudu liksiet? Vienbalsīgi, jā. 8. Centri 3 izsolē noteikumu apstiprināšanu. Tāpēc, ka 6 mēneši pagājuši dabūja pārvērtēt. Jā, nu tagad. Tagad ir jaunā cena. Nu cik tad ir? 2000. 400? 700? Tā zemes grāmata. 2400. Jā, Precizēs. jaunais vērtē. Tur ir 2400. Jā, nu tad kā projektā? Jā. Kas par? Vienbalsīgi. 9. Šķēri. Izsolē. Nav jau varianti. Kas par? Vienbalsīgi. 10. Atsavināšana. Šķēri. Tas pats līdzīgi. Nu jā. Kas par? Vienbalsīgi. 11. izsolē. Izsola notikusi, rezultāts jāapstiprina. Ir pircējs? Jā. Kolosāli. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Drūs.
cena, līguma. Tur arī nav varianti. Visi notic. Jā, kas par? Vienbalsīgi, 13. Zem. Nu, droši vien, ka viss tur ir uzraksts. Jā, komiteja viss. Jā, kas par? Vienbalsīgi, 14. Novada autoceļu ielas būvniecību. Vajag ziņojumu. Mums varbūt izskatīt pie viena var arī 38. jautājumu, jo viņi ir viens ar otru ļoti cieši saistīti. Vai mēs varam abus parādīt, vai katru atsevišķi parādīt? Nu, tur jau varētu būt kāds 38. Un iesniegtu šo Tā, projekta, jā? Jā, projekta iesniegumu mums ir nepieciešams apstiprināt šo prioritāro Sēdē. sarakstu sēdē, jā. Tāpēc viņi vienkārši viens ar otru ļoti cieši saistīti. Nu, tad, lai raitāk iet, esi tik labi un izstāst. Nu, Cik posmu mums ietē pirmā kārtā? Pirmajā kārtā mums iet 6 posmi. Bet katrā ciemā ir pa posmu? Katrā Grobiņas pagastā 5 kilometriem, Gavies pagastā 4, Medis pagastā 7 kilometru un Bārsta 8 kilometru pirmajā kārtā. Jā. Tie ir garākie posmi, arī ar lielāko finansējumu, vairāk 800 000 un kopējais piešķirtais finansējums šajā pasākumā mums ir 1,2 miljonu, tajā skatā ar mūsu finansējumu. Labi, paldies ziņotājiem, visos ciemos ir, lai lūdzu kādi jautājumi. Jānim jautājumi. Tā starpības ar to iespējamos un to, kas tagad tā vēl tad tiks kaut kad izmantot, ja? Nākotnē. Par kuru tieši konkrēti? Es biju domājis, ka Jānis prasa par to, kur tiem pārējiem posmiem tas Ir tā, ka finansējums. vienkārši šie jau šobrīd ir izstrādāti gatavi būvprojekti, un mēs tā ātrāk varētu uzsākt būvniecību. Mēs jau tā, ka šo sniegsim kā pirmo kārtu, un otrajai kārtai paliks tā, kur šie ceļu posmi, jo tur ir bišķi ar komunikāciju turētājiem saskaņošana aizķērusies. Viņš tiks gatavots 2 kārtās, un būs vēl vienreiz otrā kārta. Uz otro kārtu finansējums. Ap 400 000 atlikušais. Tajā 38. punktā tur arī var redzēt visus pārējos posmus, kas ir sarindot pēc vērtēšanas. Un tie ceļu posmi izriet savukārt no sabiedriskajām apspriešanām, kas vispār tika izskatīti un tika vērtēti atbilstoši domas lēmumā noteiktiem kritērijiem. Skaidrs. Kā nākas gatavs būs vēl skaistāk. Varam balsot? Labi, kas par? Abiem. 14 un 38. Un tad paceram 2 reiz roku? Jā. Paldies. Jā, cerētu to 38, tā 15. Paldies. 38. nobalsojums. Tā. Nolikums. Visi esam lasījuši? Nu, tad to nolikumu varam apstiprināt? Ziņot vajag noteikti tādās būtiskās lietas. Labi. Kurš ziņos? Tātad Grobiņas novada doma, kopš 2009. gada strādāja ar apstiprinātu nolikumu, darba samaksu un sociālo garantiju nolikumu. Pēdējo reizi grozījumi tika veikti 2013. gadā. Un jau, kā minēja arī Finanšu komitejā, kopš šīs vasaras tika pārskatīts vispār domas struktūra vienības pēc būtības, izstrādāti nodaļu nolikumi, izskatīt amata apraksti, mēģināt sakvalificēt arī attiecīgi visi amati, ņemot vērā atbildības un pienākumus. Un tajā kontekstā arī tika izstrādāta jauna šī darba samaksu un sociālo garantiju nolikumu. Jaunais sociālo garantiju nolikums. Ievērtējot šajā brīdī aktuālās likumdošanas normas, kas bija līdz šim varbūt viss neievērtētas un varbūt bija kaut kur pat kaut kāds pretrunas. Nu, kādam kāds labs jautājums? Kompliments Gunitai par tādu izvērstu darbu.
Un saprotu, paskatīts no kādiem labākiem piemēriem, kas ir pieejami un tā. Vienīgais, ko es uzreiz, cik kaut kas līdzīgs ir darīts arī, kad viņš ir tik izvērsts un sarežģīts, ka tur būs ļoti rūpīgi, kaut kāda norma piemērot būs jāvelk līdzi, jo, var nokļūdīties un pēc tam darbinieks teiks. Es tam pilnībā piekrītu, bet es domāju, ka ir jāsāk ar kaut ko, lai vispār... Nē, tas nav pārmetums, tas vienkārši tikai praktiski. Un otrs, kas man vienīgais bija jautājums par tā paša, par to nolikumu apstiprināšanu, 3. punkts, jā, darbinieku novērtēšanas noteikumi. Kādi tad, vai tagad mēs kaut kā nenonākam pretrunā, mēs apstiprinām nolikumu, bet novērtēšanas noteikumi, jo tomēr tā kā nav, un viņi tad arī noteiks, teiksim... Novērtēšanas noteikumus ir paredzēts, ka apstiprinās izpildu direktors, tādā veidā, bet tādi, var teikt, noteikumi projekts jau principā arī ir izstrādāts, kur arī būs darbinieku novērtēšanas anketas, tiks vērtēta attiecīga pieredze, kompetences, zināšanas, lojalitāte pret darba devēju, ieinteresētība pret darbu, tāda veida kritērija tiks vērtēta. Inesē jautājumu. Un vērtēšana ir paredzēta vienreiz gadā, jā, un tas ir paredzēts ar izpildu direktoru apstiprinātiem noteikumiem. Man arī tā lasot likās, ka dokuments ir ļoti sarežģīts, pat ļoti. Tagad tendencija smalkas lietas vienkāršāk pateikt, mēģināt, bet ļoti sarežģīts. Bet pie tās tabulas pielikums 1 šeit ir rakstīts, kaut gan te ir pielikumi 1 vairāk, bet iet runa pamatu katalogu. Tas nav pielikums nolikumam. Tas nav nolikumam? Pie šī tad es nevaru jautāt to? Nē, tas amatu katalogs nav. Cits kaut. Tas ir pie 16. Jā, tad tas būs nolikumam. Jo es arī domāju, ka, kā tad tas sanāk, jā, vai nūdin uzdodamu sagatavot, kā viņi saucās, jau saņemt kritērijas, vērtēšanas, bet tagad mēs jau šodien arī apstiprinām katalogu un amatu sarakstu. Bet viņam ir uzdots jā, līdz 1. Kā bija februārim, jā? Kaut kas man kaut ko es neizpratu. Papildināšu. Tātad loģika ir vienkārša. Šobrīd tiek apstiprināts nolikums, ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem likumams pēc kataloga piešķirti līmeņi un saimes visiem amatiem un atbilstošas algu grupas. Bet šīs novērtēšanas process sākas, viņš var sākties tikai šī gada nogalē, jo tas ir par padarīto. Tas nav tā, ka šodien novērtē darbinieku ieguldījumu, novērtēja amatus, un tagad vērtēs darbinieku ieguldījumu. Labi, apmierina atbildi. Labi, tāda vēl jautājumi. Bet tad pēc kādiem kritērijiem mēs šodien noteiksim amatus, atalgojumus? Tad tāda nav, jā? Nē, tas ir balstoties uz izvērtos kvalitāti. 1075. noteikumiem, kur ir kvalificēti amati. Tas attiecās uz Mēs pieņemam to, kas ir valstī noteikts, un gada beigās par to, kā katrs būs strādājis, par ieguldījumu būs izvērtēt. Tas jā, bet pēc kā mēs izvērtējam, teiksim, noslogojumu, teiksim, to es nezinu, tas tur ir rakstīts. Noslogojumu. Tas arī tika viss vērtēts izstrādājot amatu sarakstu un jauno amatu katalogu. Tāpēc es teicu, rūpīgi gājis pāri katram amatu aprakstam, vērtēts, vai tiešām ir šīs slodzes atbilstošas. Noteikti tas ir tāds tiešām rūpīgs arī ar iekšējo auditoru veikts darbs pusgadu garumā. Bet tur, piemēram, arī būs, teiksim, ievērtēts, ko mēs jau iepriekšējā sasaukumā runājam, ka tāda vajag, jo daudz pašvaldības to jau ir izdarījuši sen. Piemēram, kaut tie paši tas piemērs par tiem bibliotekāriem, teiksim, tie kritēriji, kas pie viņu atalgojuma līmeņi tiek noteikti, kā tur, piemēram, grāmatu fonds, telpas, vēl kaut kāda lieluma, kas ir salīdzināma, tā izreikinām tādas lietas, tur, teiksim, tiks izvērtētas, un tas viss tā kā ieteikts. Atbilstošiem 1705. noteikumiem par bibliotekāriem tādas lietas netiek vērtētas. Tur ir vairāk jāskatās attiecīgi kvalifikācija atbilstoši amata aprakstam, kurējā tiek piešķirta, jo tur vairāk tas attiecināms par kaut kādiem tādiem izmērāmiem ir liela, maza, vidēja pašvaldība.
liela, maz, vidēji iestāde, vai tādi tie kritēriji, un tas smalkāk netiek sadalīts. Nu, tad ir atbildi pagaidām netiek. Nu, kaut kas tiek un kaut kas bibliotekām netiek. konkrēti iet par vadītāju un attiecīgi, cik tev ir pakļauti darbinieki. Tāds ir vienīgais kvantitatīvais rādītājs. Labi. Protams, vai vēl veids budžeta plānošanu, veido bibliotekas krājumu, veids inventarizāciju un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir redzams šeit. Tas ir katram redzams, ja tas ir... Tas ir katrs var redzēt internetā un pieredzēt. Labi, jautājums uzdot. Ir kaut kāda atbilde, vai ar to mēs varam likties mierā un iet tālāk? Varbūt interesē atbildot par to sarežģītību ir tā, ka vienkārši es biju uz apmācībām un tie noteikumi varbūt tiešām šobrīd ir sarežģīti, bet tas valstiskais uzstādījums ir tāds, ja tev īsti iekšējos normatīvos tas viss nav atrunāts, tad mēs par to nevaram piemērot, tāpēc ir iekļauts. Kā gan šīs naudas balvas, gan piemaksas, gan vērtēšana, gan prēmijas, gan vispārējais citas sociālās garantijas. Kam vēl kāda labi priekšlikumi vai jautājumi? Varam balsot? Jā. Nu tad kas par? Pret? Atturās? Pret nav 2 atturās. Pieņemt. Nu labi. Tā, 16, jā? Ja? Tad līdzīgi izziņojumi. Tu? Tev būtu jāzina nakts laikā, ne? Tā arī ir. Tā arī ir. Jā, un te mēs katru izglītības iestādi var redzēt, katrai šī vienībai ir tie amati, kuri tiek apmaksāti no pašvaldības. Un ir tāda algas likme, kuru tagad ar 1. janvāri attiecībā uz pirmsskolu ir mainījušies, un pamatā ir arī minimāla alga ir mainījusies. Nu, tādi skaitļi iznāk. Labi. Vai ir kādi jautājumi? Man ir viens jautājums, man vārds skolas direktors zvanīja, kad ir ieviesusies tehniska kļūda vārds skolai. Un konkrēti tur ir par saimnieku. Te ir ierakstīts, kur ir vārds skola. Nu, bet ja tu zini no galvas, es zinu no galvas, jā, rekt ir vārds skola un kaut kur saimnieku. Viss ir izlūkots. Tur ir kopšā. Būs. Kas redz? Vēks dešutāns. 13. Jā. Tur ir kļūda, jo tad, kad šo skolas saimnieku pieņēma, ir ar rīkojumu viņam noteikti cita alga, bet šeit ir kļūda, tas rezultāts ir ļoti tuvs. Jā, tad tur ir alga ir noteikti 528 un darba likme 0,7 un rezultātā ir 369,60. Nu, re, ko mēs to ietaupījumu liksim? Kaut kā vajadzēs izvērt. Bet atstājam priekšlikums atstāt vārdu skolas rīcībā. Paldies. Ne, nu te ir jāizlabo, jo pēc šiem viņam rēķinās to algu. Tad tur jā, jo... viennieka nu, te jā. 0,7. To ietaupījumu vārdu skolas direktoru. Nu, jā. Direktoru rīkojumu viņš varēs. Jā, vienkārši tur ir tā algas likme, tas darba likme, jā, te ir viena, viņam 0,7 uzskaits, un tāpēc arī bija šī kļūda vakar atrast. Labi, tā ir liela drosme kļūdas atzīt. Nu, paldies. Labi, varam balsot. Inesē jautājums? Un kāds ir palielinājums algas? Nu, minimālā pats par sevi mēs zinām, pa 10 pārējiem ir palielinājums. Pirmsskolā, jā, ir palielinājums. Tātad ir 680. Tagad arī visiem pedagogiem. Par visiem cik pedagogiem. No cik bija iepriekš? 60 eiro. Jā, pa 60 eiro bija 620, tagad 680. Vai tas procenti būtiski ir pietiekami summa? Jā. Raksturojuši.
Jā, lai visiem pedagogiem tagad būtu. To mēs arī lēmām jau arī gada beigās, par to, kad 1. janvāra būs šīs izmaiņas. Labi. Vai vēl ir lūdzu kādi jautājumi? Tev viens jautājums pie tās Grobijas ģimnāzijas, tā paskaidrojušā rakstā, tur tas apstādījumi kopējs. Bet līdz šim jau kāds tos apstādījumus arī kopti, droši, ne? Jā. Esošos augus ietvaros? Nē, tur bija tā, ka tika slēgt līgumi un ar uzņēmumu, kurš arī šos apstādījumus kopa. Bet tagad ir tā, ka varētu arī būt cilvēks, kas to darbu darīt. Ikdienā. Un arī to, kā palielinās šī teritorija, jo ģimnāzijas skolas ietvaros arī šī zaļā māja klātnāk, arī tās teritorijas sakopšana, savākšana nepieciešama. Tāpēc arī bija priekšlikums un izglītības komiteja arī to apstiprināja, ka tas būtu labs gadījums. Skolas iela 1. Tāds variants. Agrāk bija tā, tagad pamēģinām, saprot, savādāk. Vēl ir kādi jautājumi, kolēģi? Te balsoja. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. 17. Amata katalogu un katalogu. Kur ir katalogu? Tas ir tas. Man tas ir kā pēdējais no pielikumiem. Citiem ar tā ir, ja? Citiem nav tā. Nav nevar citiem. Tad jums ir jātic. Mēs jau ticam. Ir, ja? Varam balsot? Nē, te vajag pakomentēt. Kuru vietu? Jūs gribētu pati komentēt? Nē, ziņot vismaz kāds. Paturpināt, mēs jau pieskārāmies pie sociālo garantiju nolikumu, tātad amata katalogs ir arī pilnībā pārstrādāts, jo tika konstatēts, ka esošajā bija ļoti daudz neatbilstošu profesiju kodi, neatbilstoši šī brīža likumdošanai attiecīgi amata nosaukumi, saimes, apakšsaimes un līdz ar to arī algu grupas, tas viss tika pārskatīts pilnībā. Un tāpēc viņš tiek arī pārapstiprināts pilnā apmērā tajā. Pajautāt Rīgas? Tas jautājums radās, kad laika atpakaļ bija kaut kas līdzīgs jādara un vienkārši par to veidlapu. Vai tā forma tā tad ir no precīzi tāda? Ministra kabineta noteikuma prasībā, kas ir prasīts iekšļauts amata katalogā. Un te tajā elītai mēneša algas diapazons. Diapazons saprat no līdz, kurā iekļauties, bet šeit ir skaitliski uzrādīts tas, kas ir tā kā viens lielums noteiktais un ar visiem centiem, vai mums tā vajag tik smalki simtaļā? Mums ir attiecīgi tā, kā ir noteikts. Bet diapazons mēs nerakstām no līdz, kāpēc šeit ir viens? Tāpēc, kad mums ir attiecīgi tajā darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā noteikts maksimums, un šeit arī iekļauts ir tas maksimālais cipars, un mums nav noteikti zemākā un augstākā robeža, mums tā tad ir viena šī robeža. Man jautājums, bet ja mums tagad būs vērtēšana, tad jau kā tad mēs varēsim noteikt zemāk? Tur jau viņam ir tikai viens un mums ir, pamatojoties uz vērtēšanu, ir šī arī attiecīgi nolikumā bija atrunāts, ir pēc tam tiek piešķirta piemaksa, pamatojoties uz novērtējumu, pēc tam arī prēmiju tiek izskatīta atbilstoši novērtējumam. Tādā veidā. Principā šitais ir minimālais, jā?
Nē, es ir maksimālā robeža. Es arī lasīju te, un tomēr jūs varētu tā saistošos teikumos izstāstīt, nu, tā, ka pirmā klasē skolotājs no A līdz Z, lai es saprotu. Jo tagad es saprotu, mēs tādu formālu dokumentu kaut ko taisām, bet patiesībā tā mēneša alga jau te ir noteikta, un tad pēc tiem kritērijiem mēs viņu pieaudzēsim ap iemaksām, prēmijām un t. Ja? Vai varbūt kaut ko noņemsim, tik es nesapratu. Un tad arī šī brīža alga pēc zināmiem kritērijiem, pēc apjomiem pašvaldībā konkrētiem nav noteikti. Ir noteikti. Nu, pēc tiem valsts. Jā, nu, maksimālā, nē, jā. Mums nav noteikti piemērots valsts maksimālais, mums ir noteikti 80% apmērā no valsts tiek piemērotā maksimums. Nu jā, bet es teicu mūsu pašvaldībā pēc konkrētiem kritērijiem, jo ko, domājot, katrā pārvaldē, teiksim, iedzīvotāju skaits ir atšķirīgs, ja, teiksim, tie apkalpojamo daudzums vai kaut kāds lietas, kur strādā daudzums ņemts vērā nav. Tas ir pie tās kvalificēšanas ir ņemts vērā, tas ir ņemts vērā un kvalificēšanas rezultātā nosaka šo amata algu grupu. Un tā tad attiecīgi pēc šīs grupas maksā to noteikto konkrēto atalgojumu. Labi, paldies, vai jums dāmām izdevās, nu tā kā saprast vienai no Viņi nav otru. tik vienkārši tā sistēma, bet ir tur viss. Es sapratu, ko Monika saka, jā, bet man tā domi citādāk, kā vajadzētu būt, tur tā nelaime. Jā, bet valstī ir ministra kabineta noteikumi, pēc kuriem Es sapratu, ka Ines kundze domā, ka katrā pārvaldē atsevišķi būtu apkalpojumu lielums, nu vai skaits jāņem vērā, bet mums te visā novadā. Tas ir liela vidēja un maz pārvalde. Nu, paskaties kādu citu, kaut vai kultūru vai Bet, bibliotēku. piemēram, Gavijas pagasta pārvalde ir klāt, Lindē, piemēram, ir Labi, klāt arī mīļie kolēģi, 5 minūtes pārtraukums. Es saprotu, ka mēs runājam katrs. Spiedot. Uzreiz tā nevajag ar pārtraukumiem. Vai gan vajag izrunāties? Vienmēr mēs tā ierobežot esam. Priekšlikums to sēdi vajag noteiktāk vadīt, un vienkārši tad nebūs tā, ka no vietas runās. Jo mēs tā kā vēl kamerāķi. Labi, 5 minūtes pārtraukums, dabūna māma. Oi, jā, gaidī! Man arī ir nav. Tad divi jums? Nu, divi mums ir. Man Aivars nolikt priekšā, viņš paņem vēl vienu. Mēs pa diviem. No tagad valdīs to. Amats galvenā. Tas ir pēc savu valdības krāšanas divvaldības. Divvaldības. Varbūt mums ņem pārtraukumu. Varbūt mums vajag ar ābaru. No 39. 17. Apstājāmies pie amata. Ir priekšlikums balsot. Balsojam? Tad par. Pret. Atturā. 2. Atturā. Divi pret. Jā. Divi pret, jā. Spēr Ināra un Ines pret. Nu, redz, tagad to manējo āmuru. Nu, varam to 18. Jā. Vajag ziņojumu. Lai meiteni parunātu. Nu, cik ilgi pēc tavu prātu meiteni, lai runā? 5 minūtes? 5 minūtes. Es centīšos īsti, bet tā, lai būtu skaidrs. Tātad Rūgības novada pašvaldības budžets 17. gadam, tāpat tās kā iepriekšējos gados, sastāv no pamatbudžeta, no speciālā budžeta, no ziedojuma un dāvinājuma budžeta. Pašvaldība arī šajā gadā ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Kā mēs varam redzēt pēc cipariem, tad šajā gadā ieņēmumus mēs plānojam par 13% vairāk nekā iepriekšējā gadā un izdevumus plānojam par 60% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Esmu arī vizuāli sagatavojusi pārskatāmi salīdzinājumu ar pagājušā gada plānu, kur redzams, ka gan pamatbudžetā, gan speciālā budžetā, gan ziedojuma dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi ir palielinājušies. Tad tālāk sīkāk par pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir plānots šajā gadā 9 769 un ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumu, nenodokļu ieņēmumu, kas sastāv no īpašu un uzņēmēju darbības nodevām un naudas sodiem.
ieņēmumu no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī dažādi citi ieņēmumi un transferi, kas ir mērķdotācijas, kuras mēs saņemam no atsevišķām ministrijām, pašvaldībām un paredzētu galvenokārt pedagoģu darbu samaksai, kā arī Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Pamatbudžeta izdevumi salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Tātad ir 50% lielāks pamatbudžeta izdevumu plānojums, kas ir skaidrojams ar projektiem. Detalizēti projekti ir pielikumos katram. Pamatbudžeta izdevumu sadalījums funkcionālajā sadalījumā salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Varam redzēt, ka izglītībai mēs tērēsim aptuveni tikpat. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai mums ir 30% iepriekšējā gada, 21% vietā, kas ir, kā jau iepriekš minēju, pamatojoties uz projektiem. Veselība mums paliek nemainīgi, sabiedriskā aizsardzība mums ir par 1% mazāk. Vispārējie valdības dienesti šajā gadā no kopējās summas sanāk 10%, iepriekšējo 14% vietā. Sabiedriskajai kārtībai ir 1% mazāk un ekonomiskajai darbībai arī 1% mazāk. Pamatbudžeta izdevuma atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Tātad kopsumā mums budžets ir Tātad šajā gadā kārtējie izdevumi mums 62% no visas aplānotā, 31% mums ir kapitāliem izdevumiem, jā, jo arī tie mums šajā gadā ir iekļauti projektos. Speciālais budžets autoceļiem šajā gadā plānojam 252 783 eiro ieņēmumus un tikpat arī plānojam izdevumus. Šos ieņēmumus mums ir plānots izlietot praktiski visus un autoceļu fonda līdzekļus plānots tērēt izdevumos autoceļu un ielu pārvaldīšanai un uzturēšanai. Šajā gadā arī plānot 250 000 ieņēmumu un 350 500 eiro izdevumu no dabas resursu nodokļu. Un šajā gadā ir plānots tos tērēt Grobiņas siltums lietusūdens, namservis, tos atvainojas. Jā, tur ir kļūda, tos izlabošu, tas ir plānā ir pareizi, tas ir tikai prezentācijā. Tātad lietusūdens kanalizācijas, drenāžas, meliorācijas sistēma apsaimniekošanai Grobiņā un Grobiņas novadā un dažādiem projektiem. Tur būtu veloceliņu būvdarbi, meliorācijas projekts, līdzfinansējums konkursiem, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes, tehniskajai dokumentācijai, energoefektivitātes paaugstināšanai ēkām Āmoļu Kapiņas pagastā un pirmskolas izglītības iestādē Čiekuriņš, Ventspils ietvaras apgaismojumam, dīta attīrīšanai, Gavieizē, Jaunatnes ielas 1 Grobiņā energoefektivitātes tehniskajai dokumentācijai un projektām atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstības dokumentācijai. Plānotie projekti, diemžēl, pārāk sīkā grupā. Es saprotu, bet katram ir arī pielikums, kurš ir arī detalizētāks, jo uz ekrāna ir tikai nosaukumi katram projektām, bet jums pielikumā ir arī atšifrējumi, kas katra projekta ir apakšā. Un vēl pieminot par ziedojumiem un dāvinājumiem, ka šajā gadā ir plānot 5500 ieņēmumu 9085 eiro izdevumi. Un mums ir arī 3585 eiro atlikums šī gada sākumā, kas bija paredzēts mērķi Gavieizē kolektīvu un vārds kolektīvu tautsēku iegādei un medus un vārds kultūrai. Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu šajā gadā saskaņā noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar valsts kasi 17. gadā mēs esam paredzējuši atmaksāt esošo aizņēmumu pamaksummus 465 975 eiro apmērā. Un 711 838 eiro mēs atgūsim summu no projektiem, ar kur mēs arī varēsim dzēst kredītus. Tas tādos ļoti lielos vilcienos. Bet esmu gatava atbildēt ar jautājumu. Lūdzu, kādi jautājumi? Man ir priekšlikums grāmatvežiem mazliet vairāk piepūlēties, ka tomēr veselībai
tas cipari, kur ir nullais komats, attēlot īsto skaitli, jo kāds cilvēkiem var pateikt, ka nauda iziet, bet mums ir veselībai nulle. Tā jau nav, ka mēs būtu veselības aprūpi bez uzmanības atstāt. Ir Dubeņos Telšak punkts Gaviezē, apsēdē. Es varu noprecizēt, jo tas ir 0,39. Nu jā, vairāk jau nesanāk. Ko lūdzu? Vairāk jau nesanāk. Nu, tā vairāk nesanāks, bet nu liekas muļķīgi, kad nauda aiziet, bet dokumentos nulli panāk. Un aizrādījums ir vēl vēlreiz, ja mēs pagājuši par to runājām. Labi, varam balsot? Jā. Kas par? Pret? Atturās? Es atturos. 2 atturās un 1 pret. Labi, paldies, kolēģi. Tā, 19. Izziņojums. Par kapitāla sabiedrībām. Jā, tātad kapitāla pārvaldības paredz to, ka pašvaldībām ir jāpārvalda savas kapitāla sabiedrības. Un šobrīd ir izstrādāti noteikumi par šo kapitāla sabiedrību pāraudzību. Un tas ir pielikumā, jā? Jā, likums ir noteikts diezgan konkrēti, par ko atbild kapitāla daļu turētāju pārstāvis, bet tā kā mums nolikums arī nosaka, ka izpildu direktors pārauga šīs kapitāla sabiedrības, par šiem noteikumiem ir mēģināts pateikt, tad kāda atbildība ir šim kapitāla daļu pārstāvjiem, kāda ir izpildu direktoram, kāda loma ir finanšu nodaļai, kapitāla sabiedrība pāraudzība. Sakārtoši. Labi, paldies. Kādu lūdzu jautājumu? Mums nebija jau šitā noteikuma, šitā ir jauna. Ir pilnībā jauna. Bet mēs nepieņemam pagājuši gadu. Man kaut kādā nepalicis. Tikai strateģiskie mērķi tika noteikti un kad par to, ka kapitāla sabiedrībām jāizstrādā šīs attīstības stratēģijas programmas. Labi, kolēģi, kādu vēl jautājumu? Nav. Varam balsot? Jā. Kas par? Tātad iznāk 13 par un 2 atturās. Jūs abas dāmas atturties, jā? Labi, paldies. 20. par grozījumiem lēmumā. Tur viss ir skaidrs uzrakstīt? Jā. Labi, varam balsot? Jā. Kas par? Vienbalsīgi? Jā. Tā, 21. Vēlēšana iecētņiem. Ir jautājumi? Atbilst likumā, tad viss ir kārtībā. Ko lūdzu? Vai kaut ko labot? Nē, es tikai saku, izmaiņas vienīgās ir medzē būs kultūras namā. Gaviezē. Nu jā, ērtāk, jā. Labi. Varam tā balsot kā projektā? Jā. Kas par? Vienbalsīgi? 22. Ir jautājumi? Nav. Nav. Kas par? Vienbalsīgi, paldies. 23. Ja man do vārdu, es varu runāt. Ja vajag, ja nevajag. Nu, vai pietiekoši skaidri uzrakstīts, ja ne, tad lūgums paskaidrot, vai kādam vajadzīgs paskaidrot, ja tur īstu, jā. Nu, un dzīvo Vitiņos dzīvoklī, kurš tika arī pielabots atbilstoši viņas prasībām. Un viņi pa visu vāru grib tikt uz grobiņu, tā kā, bet ja viņi jau laukos ir uztaisījis parādu šeit pēdējos gados gan 3000 eiro, un nekādā gadījumā nav iespējams arī grobiņā viņu kaut kur novitināt. Un tāpēc ir atteikums. Komiteja ar lēmu par to. Tik uzaicināt, viņi neieradās. Labi, tad cilvēkam tā īsti nerūp uz savu likteni. Labi, varam balsot tā kā projektā? Jā. Kas par? Vienbalsīgi? 24. Jā. Viņi dzīvo privāti mājā, un pa visu varu viņi gribēja, lai uzņem rindā un tad tālāk arī piešķirt dzīvokli, bet viņi tikai deklarēsies Grobiņas novadā no 2004. gada novembra. Neatbilst noteikumiem nolikumā. Un komiteja arī lēma. Paida viņai tur nav tajā mājā, kaut kāda ārprātīga apstākļa. Nē. Labi? Nu, varbūt tā, varbūt nedzīvojams vai
nav. Galīgi nevar satikt, Viņi kā daudz mēs tur ir tie runājam. cilvēki, Bet savu vietiņu viņi tur ir un dzīvot var. Jā. Labi, paldies. Ir vēl kolēģiem kādi jautājumi? Varam balsot? Kas par? Vienbalsīgi? Jā, piedošana. Jeb nepiedalies? Nē, nu, atturos. Labi. Es uzskatu, ka viņai būtu nepieciešama. Viņa nav uzņēma. Nu, te jāpārkāp nolikums, cits ir tā. Nekādas diskusijas. Jautājums uzdots, jautājumu atbild. Cik minūšu pārtraukums? Saprotiet, cilvēks atturās, kad ir pieņēmt noteikumi. Bet ir jau nobalsot. Var jau pēc tam atturēties, cik grib. Labi. 25. Lūgums. Pierādīja, ka viņi ir nodzīvojuši vairāk kā 20 gadus. Tik lēmums izmainīts viņai par labu un tik uzņemt rindu. Lūgums atbalstīt. Kas par to kā projektā? Laikam vienbalstīt. Jā. Jā. 206. Ir uz dzīvokļu maiņa un lūgums ir atbalstīt. Tas ir šo punktu, jā. Nē, Labi? Nu varam? Kā projektā? Vienbalsīgi. 27. Arī ir uzrakstīts uz dzīvokļu maiņu un lūgums ir uzņemts ar dzīvokļu maiņā. Kad tas notiks, to vēl nevaram pateikt. Labi, viss jau nevajag pateikt. Kā projektā? Paldies, vienbalsīgi. 28. Viņa atbilst mūsu visiem nolikumiem un noteikumiem un tiek uzņēma. Jā, maiņa. Jā, nē, maiņa nav. Tā nē, īres tiesības piešķiršana. Īres tiesības piešķiršana. Nu, ja es divreiz tā lietu izrunāt, te varam balsot? Jā. Kas par? Vienbalsīgi. 29. Nu, tas ir pēc maksā? Aha, modas. Kas tur bija? Tad ir labi. Viņam pagarināšana, mēs dodam terminētos līgumus, un viņš uzrakstīs iesniegumu pagarināt. Viņš maksā? Jā, es nezinu, tur nav kāda parāda. 20 eiro. 20 eiro. Tas jau 20 eiro, šeit ir tikai vien nepilnu mēneši. Parāda nav īsti. Īres parāds ir, nekustamā īpašuma nodokļa nav. Nu labi, jā, bet. Man darīšu. Varam balsot? Jā. Tad kā projektā? Paldies. Ir speciāla komisija. Labi, jā. Nu, tu esi vēl spējīgs ziņot, Modi? Ja ir kas klausās, tad varētu būt. Nu, lielākā tiesa klausās, kā tur ir. Ir uz nenoteikti laika noslēgt. Man ir āmar. Nu, labi, nānē, āmar. Varam balsot? Jā. 31. Ir iznācis no cietuma. Viņam tika rādīts dzīvoklis. Dabūsim pārtraukt. Nu, nevar jau viņam atteikt, ne? Ne, jā, bet viņš atteicās un tikai Bārtā. Un Bārtā viņš no Bārts ir aizgājis no mājām. Māja tika uzdots pārvaldniekam pārbaudīt, vai dzīvošanai derīgs. Īsti atbildi un es saņēmis. Nu redzēs, kas būs nākošā komitejas sēdē. Viņš ir no Bārts pagast mājām aizgājis uz cietumu. Un viņam būtu jāatgriežas tai pašā adresē pēc likuma. Bet tur rakstīts, ka iebrukuši griezti. Tur rakstīts, ka iebrukuši griezti. Bet ne jau visā mājā. Nu, likums paredz atgriezties tur, no kurienes tu nācis. Nu, ja mēs neesam spējīgi to izpildīt, tad tagad labāks lēmuma projekts nav mums sagatavots, tad lēmjam tāds, kāds ir, ja? Bet kur viņš ir patreiz? Labāk tu nezini. Viņš dzīvo pie mātes, koku lops. Nu, re. Ko jau? Un visā tur ir.
Bet, ģimenes lietās es nejaucos. Nē, labi, Rinda būs tagad. Nē, es gribu pajautāt. Labi, jautājums, Inesē jautājums, un kuram jūs jautājat? Sakiet, lūdzu, vai mēs nedrīkstam atbildēt tam cilvēkam, tu esi darbspējīgs cilvēks, jā, lūdzu pats iesaisties un tātad atjauno to savu dzīvesvietu. Pilnīgi. Labi, tagad jautājums juristiem, mēs tā drīkstam prasīt tam cilvēkam? Mums ir jāpiešķir dzīvošanai derīgi dzīvoklis saskaņā. Bezieruma kārtā dzīvošana, tur kaut kas nav Nāk no riktīgi. cietuma, viņam jāpiešķir. Bet viņš nav veselības sabojājis tā, lai viņš nevarētu atjaunot savu Cienītie kolēģi, viņš nenāk no pašvaldības dzīvokļa, viņš nāk no privāta īpašuma, kurš ir pa to laiku, kamēr sēdējis cietumā, sagrauts. Bet vai viņam vienam pieder šis? Jā, varētu uz sēdi novadīt. Viņš tur no turienes ir nācis. Šitā, ka katrs runā, ko grib. Viņš pie tevīm strādā. Darba attiecībās. Jā, līdzīgi kā pie tevīm, doma jau ir darba devēja. Tikko Vārts pagasts atbrīvosies dzīvoklis, mēs mēģināsim viņiem piedāvāt. Balsot, lūdzu. Redz, te viss ir izrunāts. Jā, bet pagaidām nav. Nenotiek tā sēdes vadīšana. Varbūt, ka mēs varam juristiem palūgt nolasīt, kāda ir tā sēdes darba kārtība. Priekšlikums likt uz balsošanu. Viņš ir rindā pirmā kārtā. Tagad jau neiet runa par to viņu, tagad iet par mums. Kā, ja deputāts uzdod jautājumus, deputātam pienākās saņemt atbildi. Bet ja mēs atbildam visi reizē pēc savas saprašanas, tad mums ir tā sēdes kārtība pārkāpta. Man iedeva vārdu, un tad es viens no runātājiem. Un es atbildu. Jā, bet 5 minūtes to runā. Es vēl neesmu 5 runāt. Kur ir problēma priekšsēdē? To, ka runā viss reizē, nevar tas sēdi novadīt. Ko tu tiešām klapēt pa galvu? Nē, Ienesīt uzdeva jautājumu, es neatbildēju visu. Un viss? Jūs devat juristiem izteikties, es nezinu, kāpēc. Tāpēc, lai mēs zinātu, kāpēc Ganādiem ir visu laiku jākomentē tas tavs ziņojums. Nav nekur tāds paredzēts. Lūgums juristam nolasīt. Kāda ir sēdes kārtība? Saskaņā domas darba reglamentu, kas mums nolikumā iekļauts, 52. punkts, noteicis, ka šādā secībā notiek jautājuma apspriešana. Vispirms ir ziņojums, tad ir deputāti jautājumi, tad var izteikties debatēs, un tad ir ziņotāja galvvārds. Un priekšsēdētāja viedoklis, un pēc tam ir balsošana. Šāda secība ir. Paldies. Mēs varam vēl kādu pusstundu pēc tādas noteiktās darba kārtības strādāt? Varam. Tad strādājam. Tagad lūdzu balsojam. Kas par? Paldies. Pret? Pret. Jā, atturās nav. 32. Jā, lūgums ziņot, jā. 32. Tik un tā, daļās dāmas, ja jūs runājat par starp, tad jau mums nav vērts vispār ne to nolikumu, bet to, tad laižam tā kā iet, jā. 32. ja atļausiet, es varu komitejā šis jautājums tika izskatīts. Nebija, kur dzīvot, tika ievietots Vītiņos vienā dzīvoklī, izrādījās, ka šis dzīvoklis pieder privāta personai, stipri liels, un radās iespēja viņam piedāvāt dzīvokli. Viņš tika satuvināts ar šo dzīvokli, izteica vēlēšanos, ka viņš ir gatavs nākt šo dzīvokli. Lūgums ir viņam piešķirt vienu istabiņu. Tātad tas bija ziņojums. Vai tagad ir kādam jautājumu? Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 33. Ir pienākusi rinda viņam dzīvoklī, tik piedāvāts Jaunatnes ielā dzīvoklis. Viņš ir gatavs šo dzīvokli ņemt un lūgums ir viņam piešķirt. Paldies, vai ir ziņotājiem jautājumi?
Nav jautājumu. Varam balsot? Varam balsot. Balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. 34. Ziņojam, lūdzu. Meitene dzīvo pie mātes Vītiņos, ir vairāk bērni. Viņai tika piedāvāts dzīvoklis Cimdeniekos gan ar centrālu apkuru, gan ar malkas apkuru. Viņi izvēlējās ar malkas apkuru dzīvokli. Un komiteja arī tika atbalstīts viņas šī izvēle. Un lūgums ir domai apstiprināt viņas izvēli. Paldies. Vai ziņotājiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Varam balsot? Kas par? Vienbalsīgi. 35. Vajag ziņojumu, ja tur viss ir uzrakstīts. Vajag. Saņemts ierosinājums priekšlikuma mērķa mājiņu, zeme šobrīd ir lauksaimniecības zeme, bijusi, kura ir pārveidota par meža zemi, un pēc to dominējušais zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecība, un tiek mainīta ražošanas mērķa. Labi, vai ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. 36. Vajag ziņojumu, ja tur viss ir uzrakstīts. Nevajag, ja? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. 37. Vajag ziņojumu, ja tur ir pietiekoša informācija. Varam balsot? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 39. Ūdri. 38 bija kopā skatīts. Mēs pat divreiz balsojām. Jā. Labi, bet paldies par vērīgumu. Par 39. Evija Palats uzstāstīt. Ir gatavi ziņot. Labi, lūdzu ziņojumu. Šobrīd būvniecības ietver, kas arī ietver restorānu celtniecību un atbilst spēkā esošana Dubīnas novada teritorijas plānojumam, līdz ar to ir jāpieņem lēmums par lokālu plānojumu izstrādi. Plānojuma izstrādātājs būs reģionālais projekts. Un tad īpašnieks mums jau uzvalks atklāts līgums 30 gadiem par būvniecības tiesībām. Labi, paldies. Kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājums ir, vai komentārs. Šis jautājums bija komitejas sēdē, ja? Un es no pārējiem dalībniekiem pārprasīju, vai tas ir tas pats kungs, saņēma apstiprinājumu, ar ko tad nesen tas skandāls bija, un es ar to skandāls nav beidzies. Un es komitejas sēdē tos savus argumentus pateicu par to situāciju, ja? Kad teiksim, ļaut un atvērt, lai tas lokāli plānojums, teiksim, notiek, ja, un ir it kā, varētu teikt, priekš tām darbībām ir divas sieti, ja. Viens ir tas sietas, kad būvvalde, ja mēs šādu, kas saka, lokāli plānojumu izstrādi atļaujam un pārskatām, teiksim, to mērķi, ko tur var darīt. Būvvalde, kas kontrolē tātad, lai tur viss tas, kas ir ar aizsargu joslām, ir ievērtēts un kontrolēts, ja? Un otrs nosacījums ir pats finansētājs lauka atbalsta dienas, kas, protams, sekos droši vien tam līdzi, lai šo finansējumu var saņemt un atbilstoši tam tas restorāns arī tiek izbūvēts. Bet vēl starp komitejas sēdi un šodienas sēdi es mazliet vēl atradu laiku un arī paskatījos, kas publiskā telpā šī jautājumā pieejams, par to pašo veco lietu, kā es saprotu, kas līdz galam nav atrisināta un zinot, ka līdzīgas lietas pie dažādām citām programmām Latvijā ir notikuši, kā teiksim, pat viens no mūsu prezidentiem ir uzbūvējis par šādu līdzīgu finansējumu, tā kā atpūtas kompleksu, ja, un kur galā pats dzīvo, un nekas no tā nav. Tad es šodien tomēr laikam atturētos par šī balsojumu, teiksim, par šo lokālu plānojumu izstrādi, jo es baidos, kad pieļauju, ka tur tas restorāns var arī nebūt vai īsu laiku, bet tas būtu viens, bet arī, tad arī kaut kādā zonā tad ir,
tad arī citi var kaut ko līdzīgi domāt un šo joslu, šo aizsardzības zonu izmantot kaut kādām, varbūt, pilnīgi sautīgām interesēm. Labi. Kā šito prātojam tev piefiksēt? Jūs varat nefiksēt, tas nav nefiksēt. Es vienkārši pasaku savu argumentāciju, ka labi. Nu, tas ir pirms balsojuma, tu izsaki savu argumentāciju. Jā, savu labi. Man viens jautājums ir precīzāk, kurā vietā? Jā, viņš bija pēdējā mirklī. Jā, mēs plānojumā, tur bija tā kā neapbūvētās teritorijas blīvi apbūvēt un noteikti par jaunākiem, tad mēs viņam tur vairs nav cīnas, un tad noteikti tad papildus. Uz jūras pusi viņš iet, jā? Uz jūras pusi, bet tur ir mežs. Jā, mežā iekšā, jā? Par to N1, tas arī ir mēs privātie meži. Labi. Ir vēl kādi jautājumi? No. Varam balsot? Kas par to kā projektā? Paldies. Pret? 1. Atturās? 2. Nu, līdz ar to jautājums pieņemt. Tā, mīļie kolēģi, vai pie šī tik sirsnīgas runāšanas mēs visi esam izskatījuši, kas ir iesniegts? Nu, tad nobalsojam par sēdes slēgšanu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi.